Labrīt! Nu, gribēju šodien jums bišķiņ parunāt par motobraucēju uzvedību trasi. Šodien no rīta izlasīju ļoti labi rakstu Stefana Evertsa raksts, un ļoti labi viņš tur visu uzrakstīja par motobraucēju disciplīnu. Jo visi tagad motobraucēji jaunie, kā ir dula, kā ir mierīgāk, visi, un viņi brīžiem pieļauj tādu lēmumu, kur vispār ir neapzināms, aiziet garām tur, kur ne. Viņš neapsargā sevi, bet to pašu brīdi viņš neapsargā citu sportistu un padara tā kā sev problēmas ar traumiņu un izdara, kas viss nelabi, tas ir neaprakstāmi citam sportistam dabūn traumu, kuru izsit no sliedēm. Un tas sportists dabūn kā morāli, kā fizisku un kā vispār uz kādu laiku lielu traumu. Man pašam bija piedzīvojums, ka es pats braucu jauniešos, un man pielika braukt, vienkārši 250 klasi pa komandu, zināšana nekāda nebija, duluma bija pietiekoši, visi super, ideāli, stāvējam uz startu pilnais bombis 250, 40 gabali, es forši paņemu startu apmēram 20. Ideāli. Pagrieziena taisnēs un galā taisnēs ir liels tramplins, kā 20 metru pa gaisu bija jālido. Protams, es paņemu pa vidu, 20. tā kā nāku, kā lidoju 20. un galvā prāts ir tas, ka gaisa es visiem tikšu garam un būšu pirmais. Bet uzlidoju gaisa, kamēr biju gaisa man visi papakšu piebrauc lejā, un es kā piezemēs uz visiem sportistiem virsu, stūris salauza, roku sasitu, kāju apsitu, deguns asiņo, pieceļos, brauciens norakstīts, mocis nav lietojams. Un tā bija ļoti laba pamācība man, kāda, jo neviens nestāstīja tajā brīdī, kā uzvesties trasē. Jo es neko nezināju, duluma pietiekoši, un domāju, ka es brīvi tagad varu šo izdarīt un novinēt. Nē, bez zināšanas, ne, bez to, kas tagad pastāv visiem jauniem sportistiem, kas aug, ļoti labi brauc ātri, viņam jāzina uzvedību trasē. Jo tev jāpasargā ne tikai sevi, bet pārējos sportistus. Un jāstāst katram sportistam, kas aug, kā uzvesties trasē. Tas jāzina, ko mocis dara pie liela ātruma, kā viņu var savaldīt. Ir no dzīves ļoti daudz stāstīja, tāpat no starta braucam, ejam pagriezienā, griež, un tev sanos visi, kā iedod iekšā, paši gar zemi, un tu pasaki par zemi, it kā pirmais, nekas tev neapdraudēja. Pēc braucienā piegājām klāt, tu sāk runāt, kas tur bija, un tas, kas tev iebrauc sanos, stāst, kā tu tik ātri brauc, un tu iegriež, tu moci savas, es kā bremzu, es nevarēju savākt, un es tev sanos. Izrādās, viņš maz nemāk bremzēt, viņš tikai paņem pakaļiem bremzēm sabremzē, viņš pat nav iemācījis, viņš paņem tavu to azartu, vēl tev līdz, ko tu moci nav darīt, viņš nemaz nezina. Tas nozīmē katram trenerim, vai jo treneris nestāst tā veicekajam, jāpasaka tam savam bērnam vai savam audzeknim, ko darīt tam moci, kā darīt, un treniņos laikos jāmās un jārunā par disciplīnu, ne tikai par motokrosa braukšanu, kā pareiz braukt, kur braukt, kā uzliekt, bet tieši par disciplīnu, un to vienkārši jāatkārto un jāatkārto, jo savādāk mums jāpasaka savus audzekņus, savus bērnus no traumām. Es neko nesaku, jo tas sportists pieņem lēmumu dabūt sev traumu, lai viņš dabūn sev, bet nedara pāri citam. Jo tu dari pāri citam, tad tev vienkārši jāliek to galviņu vietā, tas ir treneris, tas ir mājas vecāki, kas maziem bērniem brauc vienmēr līdz, un viņam jāizrāda, ka tā nevar darīt tāda ziņa, ka daudzi vecāki rācam sportistam dod gazīti pie dzeltenā karoga, pie tā, ka viens guļ zemi, tāpat dod gazīti. Nav. Jo ir karogs, tad tev jāseko līdz, tu nevar lēkt, tev vienkārši mierīgi nobraukt un braukt tālāk. Vēl jums veiksmi! Treneri, runājiet ar maziem bērniem, vecāki pieskatāt savus bērnus. Laimīgi un veiksmi jums!